Labrīt, ķirbīt. Kopš pirmā mango video ir pagājušas aptuveni 2 nedēļas. Tas varbūt tā neizliekās, ja skatās uz datumiem, kuros es esmu uploadojis video, bet tas ir tāpēc, kad to pirmo video es filmēju 17. datumā, un tagad ir, kas šodien ir 2. jūlijs, tā kā ir pagājušas rupi rēķinot 2 nedēļas, tā kā skatīsimies, kas mums tur ir sanācis ar tām mango sēklām. Cik mums te ir mūsu improvizētajā siltumnīcā? 32 grādi. Pie reizes uztaisīšu arī nelielu avokādo update. Šitie avokādo, kas man bija no Rīgas, tie izskatās, ka vairāk neaugs. Es domāju, ka tas ir tāpēc, kad es sametu zemi iekšā un laikam tā augsne bija, tā vide bija pārāk agresīva. Un tie avokādo vairāk neauga. Un par šiem te, kas man šis bija īsais resnais. Īsais resnais man te stāv ūdenī. Tievais garais avokādo man izskatījās diezgan bēdīgā stāvoklī, jo viņš bija mazs, un tad es biju sadūris tās naglas iekšā, un viņi tur pārplīsa, un neizskatījās, ka viņi tur varētu augt. Tāpēc es viņu izņēmu ārā. Un izrādās, ka tiem avokādo, kur šeit viducī, tai sēklai, šeit viducī, redz, kur ir vēl viens tāds mazāks kodoliņš. Man ir tāda aizdoma, ka šitais ir tas, kurš tur dzen tās saknes un to stumbru un visu to šteli dar. Tā kā šito es ieliku vienkārši atsevišķā traukā ar zemi. Es viņu bišķi palaistīšu ar ūdeni un redzēsim, kas tur sanāks. Varbūt tur kaut kas izaugs, varbūt tur kaut kas neizaugs. Vietā es ieliku šitādu ten ritīgāko sēklu. Ja, šitādu ten milzeni. Šito es ieliku 27. datumā. Jāuzrakst būs datums uz sāna. Skatīsimies, kas mums ar šitiem sanāks. Bet tagad ķeramies pie mango. Šos te mango es uz dīkšanu saliku 17. datumā. Man tā liekas, ka tas bija 17. datums. Pa vidu tur vēl bija Jāņi. Mums te bija sabraukuši ciemiņi. Un, kad ciemiņi prasīja, ko vajag atvest, es teicu, lai ved mango, ka es stādu mango sēklas. Tā kā šie te man ir tie oriģinālie mango, kas bija 17. datumā. Un šie ten ir bišķi vēlāk ielikti. Šie te poda ar sēklām man stāv tādā stikla priekšnamiņā, kur gandrīz visu laiku spīd saule. Un kā mēs redzējām no rīta, tur jau ir plus 30 grādi iekšā. Tā kā es domāju, ka šitajos ten podos viņiem tur iekšā plēvi, kas ir apvilkti. Tur viņiem vispār ir subtropu klimats iekšā. Ok, skatāmies. Tā, šitos es nolikšu kā pēdējo. Šito podu ar sēklām es ieliku kaut kad ap Jāņiem. Tā kā šis pods mums stāv kaut kādu nedēļu aptuveni. Es izdarīju vienkārši tā, kad es viņu ieliku podā un vienkārši uzliku plasmas maisiņu riņķis. Viņi tur ar to plēvi netir, man liekas, tas čakars pārāk liels. Un šeit var jau redzēt, ka uz tās plēves no iekšpuses ir kondensāts nostājies. Tā kā es domāju, ka tur ir diezgan mitrs un mango atbilstošs klimats. Šī ir bišķi nesanāka sēkla. Redz, kur mēs varam redzēt, kad viņai vienā galā veidojās sakne, droši vien tā ir, jo viņa gāja uz leju. Tā ir viena. Un redz, kur šitai otrai. Redz, kur te jau ir, šī ir bišķi vecāka. Un viņai šeit šinī galā jau ir stipri lielāka sakne. Es viņu pat nevaru dabūt ārā. Negribās viņu arī bojāt.
O jā, tur ir ritīgā sakne. Es nezinu, varēs redzēt. Viņi tur ir jau diezgan dziļi tajā pašā podā iekšā. No šitās puses var parādīt. Un tā sakne jau tur ir aizgājusi aptuveni nedēļas laikā. Tā sakne jau ir aizgājusi diezgan dziļumā. Šitais arī varētu būt, kad es viņu ieliku kaut kur aptuveni ap Jāņiem. Nē, šo es ieliku vēl pirms Jāņiem. Tas bija tad, kad Anna mums bija atbraukusi ciemos, viņa atved mums mango. Un šitais pods varētu būt, kad ir pēc Jāņiem. Kur mums ir šai sēklai tāds mazs truņķīts izdzīts. Šai te sēklai mums var būt, ka būs kaut kas šinī galā, redz, kur varbūt būs, varbūt nebūs. Šīs te ir ap Jāņiem liktās. Un šīs te ar tām lielajām saknēm ir sēklas, ko es ieliku tad, kad Anna bija ciemos. Nedaudz pēc tam, kad Anna bija atbraukusi. Un kur šeit mēs arī varam redzēt, kad ir sēkla, un šinī galā ir sakne iet podiņā iekšā. Un šeit laikam kaut kāds stumburs sāk veidoties, vai? Viņai redz, kur šeit ir, viņai redz, kur iet sakne, iet zemē iekšā. Baigi negrib ņemt ārā, lai nesabojā to sakni. Kur var redzēt, ka sakne ir aizgājusi zemē iekšā. Tā kā izskatās, ka šitais pasākums mums sanāks. Atšķirībā no tā avokādo. Tagad skatāmies, kas mums būs sanācis no šitiem te jokiem. Tā šeit viss notiek, šeit viss ir kārtībā. Šīs te pods un maisiņi ir vecāki, viņi ilgāk šeit stāv, tā kā viņiem jau vajadzētu būt kaut kam stipri lielākam tur izveidojušamies. Skatīsimies, kas mums te sanāk. Tas pats variants, kad iekšā ir diezgan liels mitrums. Bet skatīsimies, vai viņiem ar to mitrumu pietiek vai nepietiek. No ārpus izskatās tā diezgan briesmīgi, ka viņi ir nopelējusi vai kaut kas tur traks jau sāk notikt. Arī izskatās, ka kaut kāda maza saknīte, redz, kur šeit jau ir sākusi dzīt. Pats sēkla ir bišķi tāda pūku, tā kā nopelējusi. Tā kā es domāju, ka viņi tajā maisiņā tur vairāk nav ko turēt. Es kaut kur dabūšu podus un likšu viņus tādā pašā veidā podos iekšā. Skatīsimies, kas mums ir otrā maisiņā. Tas pats variants. No ārpus izskatās diezgan briesmīgi. Vau, kaut kāds kukainis. Kā tu te tik iekšā? Un šeit mums ir... Šeit nekā mums tāda nav. Tas pats variants, kad ir bišķi, sēkla ir bišķi papelējusi, tas saucā. Un šeit ir tāda maza saknīte sāk veidoties. Bet, ja salīdzinu, ka šī sēkla stāv mums iekšā kaut kādas 2 nedēļas vairāk, un šie te tajos podiņos salīdzinoši īsāku laiku, tā kā izskatās, ka variants ar podiņu ir daudz efektīvāks. Skatāmies, kas mums ir ar šo te. Šim te it kā vajadzētu būt pašam veiksmīgākajam projektam. Jo viņa ir podiņā, kā mēs redzam, tad podiņā ar plēvi viņi to sakni izdzēna daudz ātrāk. Bet no otras puses, vai tas nozīmē, ka tas ir veiksmīgāks variants, ja tā sakne tiek izdzīta daudz agrāk.
Droši vien, ka svarīgāk ir, vai tur vispār kaut kas sanāks un cik viņš būs vēlāk izturīgs. Bet, nu labi, beidzam filozofēt, taisam viņu vaļā. Nu jā, te ir zemē pārāk sausa. Viņa varbūt pārāk ilgi ir nostāvējusi. Šeit mēs redzam, ka sēkla ir izdzinusi sakni. Un droši vien, ka viņa tur bija daudz dziļāk iekšā, bet tagad kustinot laikam tā sakne nolūza. Šeit var just, ka tā zeme ir pārāk sausa. Tātad no šā te visa mēs varam secināt, kad variants ar salvetēm un maisiņiem mums nenostrādāja tik labi. Variants ar podiņiem un maisiņiem mums nostrādāja daudz labāk. Un variants ar podiņu un plēvi arī nebija slikts variants. Tikai, kā jau es teicu iepriekšējā video, tad problēmas ir to plēvi noņemt un nočekot, cik augsne ir mitra. Tā kā tagad es viņus saplaistīšu, salikšu virsū plasmas maisiņus. Šos te es pārstādīšu atsevišķos traukos, lai nav vienā podā divas sēklas. Šeit mums būs viena. Šīs te mums būs jāsaliek atsevišķos traukos. Tā kā pēc pāris nedēļām skatīsimies, kā mums tas process norit tālāk.